man nekad redzējuši, neko īsti nav dzirdējuši par manis, pastāstīšu nedaudz īsti par sevi. Tad pateikšu, ko mēs šodien darīsim, un tad jau vērsim pie ragiem. Sociālos tīklos jūs mani ziniet kā galvenā gangsteri, bet ar īstajā vārdā es esmu Lelde, un ar nekustamo īpašumu darbojos jau gandrīz 8 gadus sanāk. Pavasarī būs 8. gads stāsies. Un nejauši pilnībā tur nonācām, kā jau vairums sieviešu, tā teikt, pie dekrēta aiziešanas sāk domāt, ka jādzīvo kaut kā savādāk, un mūsu vīri bija iekrājumi, bet tie bija nelieli, tur, burtiski, nezinu, 11, 12 tūkstoši, un mēs tikai sapratām, ka negribās strādāt visu laiku to 9-5, ka ir kaut kas jādara savādāk, jāsāk pasīvi veidu tā naudu pelnīt, un tad mēs sākām meklēt variantus, ko mēs varam atļauties par to summu, un sākām rēķināt. Un tad sanāca tā, ka tas bija tas gads, kad bankrotē Liepājas metalurgs. Liepājā varēja nopirkt dzīvoklis par 4-5 tūkstoši, bet mūs tā kā nedaudz nobaidīja tas, ka puspilsēta ir bez darba, kā viņi samaksās īri vispārējā, un mēs sākām meklēt ārpus Latvijas to visu. Kaut gan es uzreiz varu teikt, tā bija ar mani viena no kļūdām, vajadzēja ņemt, jo tā ir izdarība, ko var izdarīt, jo to izdarīja Leiši. Ļoti liela daļa Liepājas ir izpirkta, un dzīvokļi pieder Lietuvai. Tāpēc mēs tā teikt esam pazaudējuši kaut kādu savu iespēju, bet tas viss nāk ik pa laikam. Tas viss ir cikliski. Nav Liepāja, būs cita pilsēta, teiksim. Un tāpēc arī mans tās ieteikums ir, jo sūdīgāk iet kaut kādā vietā un valstī vai pilsētā, jo lielāka izdevība mums, kas mēs vēlamies kaut ko attīstīt tajā ziņā. Tā mēs sākam meklēt ārpus Latvijas, nonācām līdz Igaunijai. Lietuva arī mums bija sarakstā, bet Lietuvu mēs tā kā atslēdzām dēļ tā iemesla, ka, nezinu kāpēc, bet man dzīvē vienmēr bijis, ka lietuvieši man apškarē visādos veidos. Tāpēc mēs Lietuvu izslēdzām un gājām uz Igauniju. Un es patērēju nedaudz laiku, atradu visu. Tā kā mums ir SS, kur vietējie pērk. Vēl visu kaut ko pameklēju un sapratu, ka tur arī ir tāda pati kā Liepāja, kurā ir opcija kaut ko iegādāties par lētu naudu, un tāpat laikā tas atmaksāšanās periods ir ļoti skaists. Jo teiksim tā, ir divas dažādas lietas, vai mēs pērkam priekš sevis īpašumu, vai mēs pērkam priekš tā, lai pelnītu, un tad, kad mēs pērkam priekš pelnīšanas, mēs skatāmies tikai uz cipariem. Vismaz es skatos tikai uz cipariem. Un tā mēs nopirkām pirmo dzīvokli Igaunijā. Viņš bija gatavs. Nemaldos, bija kaut 4,5 vai kaut kas tāds tūkstoši. Mēs tā kā pārmetām krustus, tā teikt, ja mēs zaudēsim varbūt 1000, nopērkot, pamēģinot un pārdodam. Bet viņš strādāja, viss tā kā bija ok, skaitļi bija apmierinoši, nopirkām vēl vienu. To mēs tā kā domāju, būsim gudrīši, izremontēsim paši, nopelnīsim vairāk. Paši remontējām, mums nebija naudas tur meistariem, vispārējo darījām, bet viss forši sanāca. Tad jau bija āķis lūpā, ka viss strādā un nauda nāk, tad jau vajadzēja tikai, tā teikt, vilkt ārā visas zeķes, kas ir, visu, ko var nopelnīt, piepelnīt, lai dabūtu atkal nākamnedēļ, un tad jau sāku meklēt izsoles. Atradām izsoles, atklājām to procesu, kāds vispār notiek ar izsolēm un kā mēs to varam dabūt gatavu, nebūdami ne Latvija, ne Igauni, ne Igaunijas ID kartas un vispārējais. Un tad, teiksim tā, lētākais dzīvoklis, ko es biju nopirkusi 2 stāvu dzīvokli par 250 eiro. Tas man bija tāds super bingo, tā teikt. Protams, remonts bija jāveic pilnībā, visu loku bija jāmaina, durvis jāmaina un viss tāds, bet jā. Bet savukārt tāds ekonomiski izdevīgākais, kas man bija, tas bija 4 stāvu dzīvoklis. Protams, mēs nezinājām, kas ir iekšā. Mēs pirkām kaķi maisā, tas ir gandrīz 95% izsolēs. Mēs viņu nopirkām, viņš bija labā stāvoklī, tur burtiski ļoti minimāli vajadzēja tā kā piefrišināt, un mēs viņu atpelnījām 3,5 gadu laikā. Tā pilnīgi viss ieguldījums no iegādes, visi remonti, kaut kāda iekārtošana un palaišana zīri.
Tāpēc tas bija tāds laikam izdevīgākais moments. Un laika gaitā, pēc gadiem 4 laikam, man bija tā sakārtojies, ka es drīkstēju aiziet no darba. Un dzīvoju reāli no pasīviem ienākumiem. Bet tad jau paliek garlaicīgi, tad ir jāsāk kaut kas cits darīt. Uz doto brīdi mēs esam nepilns 2 gadus atpakaļ nopirkuši īpašumu, gandrīz 900 kvadrātmetru lielu ēku, kuru mēs pārveidojam par tādu tā kā mazģimeņu, neviesnīcu, bet ēku, kurā dzīvo strādnieki pēc būtības. Tur bija sienas, logi, jumts. Vairāk nekā nav. Pilnīgi viss no nulles jātais. Un tad, gadu laikā mēs esam 1/4 daļu izdarījuši. Iekšā jau cilvēki jau mitinās, viss notiekās, naudu nes, viņi nosedz pilnībā visas izmaksas. Turpmāk mēs tikai, tā teikt, pelnam no šī īpašuma. Tā kā tas ir tāds mans personīgais objekts, ko es uz doto brīdi daru, bet ir arī paralēli citu cilvēku objekti, kas ir atnākuši caur TikToku vai vēl kaut ko, vai caur paziņām, vēl kaut kādiem kanāliem, kas vēlās kaut ko darīt Igaunijā vai Latvijā, un tad es tā kā palīdzu organizēt tajā visā. Un palīdzu organizēt, tas vairāk būtu tā, kad cilvēks pasaka, ok, man ir 10 000, ko mēs varam izdarīt, es piedāvāju vairākus variantus, viņš izvēlās, kurš variants viņam patīk, teiksim, tā ir pirkšana, es palīdzu nopirkt, es norganizēju visus remontus, ka viņam nav jākaro ar šiem te meistariem un materiālu vākšanām un vispārējo. Reāli es viņam atdod gatavu dzīvokli, kur vienkārši mēs atdodam atslēgas māklerim un māklers meklē īrniekus. Tāds ir tas pakalpums, ar ko es nodarbojos. Bet es saprotu, tā interese ir diezgan paliela, un tāpēc es esmu sākusi laikam tā vairāk stāstīt, lai cilvēki redz. Un ir jau ļoti daudz, skatos, ir arī parādījušies kaut kāds, neteikšu stereotipi, bet tāds priekšstats. Viens tur pastāstīja, ka viņam tur īrnieks kaut ko bija izdemolējis, un līdz ar to tad viņš pastāsta vienam, otram, trešam, ceturtam, un cilvēku psiholoģija ir tā, ka viņš vairāk atcerās to slikto, nevis to labo. Un līdz ar to tad tas priekšstats ir rodās tāds, kāds viņš rodās, bet visas tās lietas ir izcināmas, iepriekš paredzamas un atrunājamas, un tas viss ir sistēmas jautājums, tā teikt. Un tālu. Tā kā tas tā īsumā par mani. Ja jums ir vēl kaut kāda šī te jautājuma saistībā ar mani, tad droši rakstiet vai sakiet. Vispār es esmu pēc izglītības nama pārvaldnieks, bet es pamācījusies gan politoloģiju, gan juristus, bet pabeidz beigās nama pārvaldnieku. Tā laikam tā ir man tad sirdsliekts, tās ēkas, tās visas tās remonta lietas un tā tālāk. Tālāk. Šodien mēs iesim cauri darījumiem, kur mēs nepērkam īpašumu. Mēs viņus ņemam tā kā nomā un pēc tam tālāk izīrējam. To bija arī minējis video rullīšos, ko jūs redzējāt sociālos tīklos. Deivids Barons, viņš pats pēc būtības ir mākleris. Ar daudz ko ir pamēģinājis. Viņš ir atradis savu nišu. Un tad mēs tur parunājāmies par šo tēmu. Un ar daudziem ir tāds diezgan liels priekšstats par to, ka šie cilvēki, kas paņem nomā un pēc tam iznomā tālāk, tie ir spekulanti, tie ir vēl kaut kas, bet reizēm ir tā, ka īpašniekam ir īpašums, bet viņš viņām vispār nav gatavs ieguldīt, vai vienkārši viņam nav naudas, lai viņu uzlabotu un pēc tam izīrētu tālāk. Tāpēc tas ir tā ir tāda mazā iespēja, ko mēs varam paņemt ar to, ka mums ir kaut kas neliels budžets, teiksim tā. Tagad es pastīšos nedaudz jautājums. Kāpēc tieši Igaunija? Tas bija tikai dēļ skaitļiem. Kādēļ Igaunija? Tur bija lētākiem dzīvokļiem lētākus varēja nopirkt, bet tā saucamais ROI, kas ir atlikšanās periods, viņš bija daudz izdevīgāks nekā Latvijā pērkot īpašumu, jo Latvijā
Un, ir vajadzīgs, kā Andrejs ar iesākumā stāstīja, vajag tur kaut kāds 20, 30, 40 tūkstošus, lai tu nopirktu, uzlabotu un pēc tam viņu palaist tālāk. Bet, ja skatās tās īres maksas proporcijas starp īres maksu un pirkšanu un visu to izveidi, viņi diezgan liela, un tas atmaksāšanās periods ir paliels. Tāpēc mums bija Igaunija kritus par labu. Plus arī mentalitāte, viņi ir godīgāki nekā latvieši, tā teikt. Un kārtīgi. Tāpēc iesaistīšos sarunā. Jā, droši. Interesi par Igaunijas tirgu. Jautājums šitādi. Es esmu dzirdējis arī iepriekš no tevīm, ka tu tur nopērc 1000, pat 250 to dzīvokli, ja? Bet tās nav tās vietas, kuras ir, pavisam tādas, pa biškai mirst ārā pilsētas vai kā? Es ņemu tikai pilsētās. Teiksim, man ir, tas koncentrācija varētu to nosaukt kodam 3-4 pilsētas, kas iet uz riņķi par tādām cenām. Protams, tā nav Tallina, tā nav Pērnava, un tas nav Tartu. Bet tās ir pilsētas, tas lielums ir, es teiktu, kaut kāda Jelgava, kaut kas uz to, un viņas ir lētas, tāpēc, ka viņās ir ļoti daudz liela rūpniecība. Viņas nav attīstītas, tā teiksim, skaistumā. Viņās turistiem vispār nav ko darīt. Tur cilvēki iet, smagi strādā no rīta līdz vakaram, viņi vakarā atkal atnāk, nokrīt, savas 2 dienas noguļ vai attīvā, kā tas grafiks. Un viņi iet atkal tālāk strādāt. Un katrai tai pilsētai ir kaut kāds mīnus, bet, piemēram, 2 no šīm pilsētām ir pēdējo 5 gadu laikā ir uzceltas 2 skolas, tirzniecības centrs, sporta komplekss. Tas ir rādītājs, ka viņi saprot. Tas ir rādītājs, jā. Jā, ja tiešām valsts iegulda tādā struktūrā, tas ir rādītājs, ka viņš attīstās. Un, teiksim, viena pilsēta, kur mēs nopirkām šo te otro dzīvokli par 4,5, ņemot vērā, ka man Latvijā tas lielais objekts, un tur bija mana kļūda arī to, ka es viņu biju nopirkusi kā privāta persona, es viņu nevarēju ieķīlāt, un man vajadzēja finanses priekš lielā objekta, un man nācās pārdot, tā cena bija kāpusi no 4,5, un uz ātro realizācijas viņi pārdeva par 19,000 5 gadu laikā. Tāpēc nav visās pilsētās tā, bet to var redzēt, ja viņi ceļ, viena skola ir, tad uzcēl vēl kaut ko, un tu saproti, ka tas ceļās tā vērtība tajā visā. Tāpēc... Un tie dzīvokļi, viņi ir koka mājās, Nē, sēriju veidu mājās? Nē, tāds pašs sēriju veidu mājas, tā kā mūsu paneļi tur, viņiem nedaudz savādāk tās tipveidu mājas ir. Bet tas tāds pats tā kā mums lietuviešu projekti 911, atkarībā no pilsētas. Viņiem nedaudz atšķirās tomēr tas sērijas. Bet koka nav. Es īstenībā neesmu vispār redzējis tur koku māju. Man būs jāpapēt. Jo viņiem ir lielās vecās mūru mājas, kurām mūrs ir bez mazliet metrs. Un ir šīs te paneļu mājas, bet tādas, tā kā mums Rīgā, ka var redzēt, ir koku mājas, tādas es pat neesmu pamanījis tur. Nebija pievērsta. Man jau klausoties, jau vienkārši liekas, ka pa tādām cenām jau var nopirkt, un tad pats priekšstats, tad jau sanāk Igaunija sliktāk dzīvo nekā mēs, bet tajā pašā laikā visi saka, ka viņi labāk it kā dzīvo. Es teikšu tā, tur ir liela starpība, pavērojot, kā viņi vispār dzīvo. Tas ir tā, ka, piemēram, nostāsies pie daudzdzīvokļu mājas pagalma, tur nebūs tā kā mums vienam dzīvoklim 2-3 mašīnas. Tur būs visai mājai 3 kāpņu telpas, 5 stāvu, katrā stāvā 3 dzīvokļi. Labi, 15 mašīnas. Wow. Tāpēc viņiem tas princips ir pavisam savādāks. Un ja ir mašīnas, viņas ir labas. Viņi nepirks, kamēr viņiem tiešām viņu nevajadzēs, un ja viņš pirks labu. Jo viņiem te ir lēmumi skatoties, viņi ir lēni, bet viņi ir ļoti pārdomāti. Viņi nav lēni. Palēni viņi ir. Viņi palēnāki ir, bet viņi ļoti pārdomā visu, viņi ļoti izplāno, pārredz, un tikai tad viņi dara. Un viņi arī analizē savu to tirgu un visu tos procesus, jo sanāca, ka es iekāpu tajā momentā Igaunijā, kad viņi atcēla to likumu, ko mūsējie tagad pieņēma par to, ka dzīvoklis pārdos ar parādiem.
Viņi tam izgāja cauri, un viņi saprata, ka neviens nepērk dzīvokli pat par 1 eiro, jo tur ir parāds, nezinu, 6,000 par komunāliem maksājumiem, kas pēc būtības ir nama pārvaldnieka nolaidība. Tas ir sekas, ko viņi nav izdarījuši savu darbu. Viņi cenšas tā kā, mēs neesam pie vainas, viņi tur nemaksāja, bet tad klausies, ja tev ir vienistabas dzīvoklis un 6,000 parāds par komunāliem, cik gadus to ar viņu to klientu neesi vispār strādājis, lai dabūtu tur naudu. Un tāpēc Igauni pamēģināja, viņi saprata, ka nestrādā, viņi atcēla to. Un viss, un tagad, ir atrunāts, ka, teiksim, ja tu pēc izsolē, ja šim dzīvoklim hipotekārais kredīts, viņš nāk līdzi, bet tas viss vienmēr izsolēs tiek atrunāts. Kāda summa, vispārējais, nekas netiek slēpts un tā tālāk. Tāpēc ir tie. Liekas, kā viņi sliktāk dzīvo, bet tā nav. Es saku, tās pilsētas vienkārši priekš Igauņiem, viņas skaitās nepārāk vēlamas, tāpēc, ka viņas ir rūpnieciskas. Okay. Un cilvēkam īsti nepatīk. Un kur vēl tā cenas starpība lielā rodās arī priekš tā, kad mums sistēma kā ir izsolēs. Mums nāk vērtētājs, viņš novērtē šo dzīvokli, viņš pasaka cenu, tad mēs noņemam 20 vai 30% un liekam izsolē. Viņiem netais vērtējumu. Cenu nosaka tiesas izpildītājs pats. Un līdz ar to, ja, teiksim, tai personai viņš dzīvo Tallinā, bet viņš tirgo kaut kādā citā priekš viņa priekšstata sliktā pilsētā, viņš viņu vienkārši ieliks par kaut kādu smieklīgu cenu. Man bija 2 vai 3 mēneši atpakaļ, kur dzīvoklis izsolē vidēji maksāja kaut kādu 1,5–2,000 sākuma cenu. Tur bija ielikts Tallinas tiesas izpildētājs, bija ielikts par 100 eiro to dzīvokli. Tad bija bites klāt. Tur bija 11 dalībnieki. Viena no tām bija arī meitene, kurai mēs tagad taisam to dzīvokli. Viņi uzvarēja, bet cīņa tur bija, tā teikt. Tāpēc tur ir tā starpība. Labdien, vai Igaunijā dodat arī uz ilgtermiņa īri? Man rodas jautājums saistībā par īstermiņa īres dzīvokļiem. Tajos visos jānodrošina ar telpu uzkopšanu pirms nākošā īrnieka. Tad kādu jāmeklē un par to jāmaksā. Igaunijā es laižu tikai uz ilgtermiņa īri. Jo tās pilsētas ir rūpnieciskās un es teiksim, neredzu perspektīvu tam saucamam Airbnb, īstermiņa īres projektam tajā. Bet, ja tā ir Tallina Pērnava, tad noteikti, jā, bet tur ir uzreiz nāk klāt arī tā telpu uzkopšana un vispārējais. Tāpēc, piemēram, šie lētie dzīvokļi, viņus laižu tikai uz ilgtermiņu. Vai tās ir pašvaldību izsoles vai standarta izsoles Igaunijā? Tas standarta izsoles. Tas standarta, viss, kas ir atņemts par parādiem, bezsaimnieku mantas un tā tālāk, viņas tiek ievietotas lapās un tiek tirgots. Tas viss ir tas tajā ziņā. Tā. Jautājums vēl ir. Jā. Kā viņiem ir ar izsoli, teiksim, Latvijā izsoles mums var pārdot nekustamo īpašumu ar visu iedzīvotāju, jā? Un tad ņem un cīnies, kā tur tas notiek? Tur ir tā, ka ar iedzīvotāju viņi nepārdod, es nevienu reizi nekad neesmu redzējis. Nekādu citu veidu apgrūtinājumu nav, izņemot šo te saucamo hipotekāro kredītu. Ar īrniekiem tiem iepriekšējiem iedzīvotājiem man nav bijušas problēmas. Ir bijis tā, ka teiksim, 70% viņi visi jau ir aizgājuši, kurš vienkārši, viņi pat dara tā, ka viņi saprot, ka viņiem pārdot to dzīvokli, viņi atslēgas atstāja mājas vecākajiem, jo viņi saprot, kad viņiem tāpat būs jāizvācās. Viņi izvācās, bet ar to domu, ja kaut kas notiek, mājas vecākam ir atslēga, viņš tiek iekšā. Viņi tādā veidā iet. Viena kundze, ko es arī biju video stāstījis par 250 eiro, kur viņi man nākamā dienā vai aiznākamā viņi zvana, vai iedodiet man nedēļu, viņi bija iedomājusies, ka bez maz vai nākamā dienā es viņu metu ārā. Un pēc tam viņi vēl no manis nomāja, īrēja to dzīvo. Tas bija tāds interesants gadījums.
Un viena ģimene tikai man bija, tur bija 3 bērni, viņi nenāca uz kontaktu, bet mēs bijām aizbraukuši paši citu dzīvokļu jautājumā uz turienu. Mēs vienkārši piezinājām pie durvīm. Es jau biju gatava visam kā, man bija līdz arī puiši un vispārējais, bet atvēru durvis, mēs sarunājām, ka viņiem ir 2 vai 3 mēneši, tagad neatceros, viņiem bija laiks, lai viņi izvāktos, un viņi arī to izdarīja. Un atstāja visu zolīdu, tā kā ar kaut kādas mēbeles viņi atstāja, kaut ko viņi bija savākuši, tāpēc tur ir cita mentalitāte, tā teikšana tā. Tu gribi teikt, ka viņi ir godīgāki, jā? Jā, es tomēr gribu teikt, ka viņi ir godīgāki. Viņiem arī nepatīk, ja taisa visādas schēmas. Viņi uzreiz pateiks, es šī nepiedalīšos, vai tas viņam ir, tā kā, tas nav pieņemams. Viņi uzreiz tā ir pateiks. Tā, vai iespējams redzēt kaut kur no sākuma. Būs ieraksts un atsūtiet profilā man e-pastiņu un es aizsūtīšu pēc tam. Tā. Nākamais, kā ir ar nodokļiem? Nodokļiem ir tā, ka, teiksim, es biju kā privāta persona, kas pirka. Man tika piešķirts nodokļa maksātāja numurs, tad man vēl nebija ID kartes. Igaunijas reizi gadā ir jānodod šī te ieņēmuma deklarācija, ļoti primitīva. Cik šī gadā iekasēju, cik es iztērēju, tas var būt iztērēt, tu drīksti maksimums 80% no ienākumiem, un tad no tiem atlikušiem 20% ir jāatmaksā 20%. Tas sanāk, ja es nopelnīju gadā 100 eiro no dzīvokļa, tā vienkārši ir matemātikai, tad es nodokli samaksāju 4 eiro. Un viņš ir jāsamaksā 2 vai 3 mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas. Un pēc tam vienkārši jūs varat šeit Latvijā norādīt, ka jūs guvāt ienākumus tur un tur, teiksim, Igaunijā, tur dzīvokļi īri vai kas, norādiet tādi ieņēmumi, un ja jums prasa vits, jums kur ir šī deklarācija un maksājuma uzdevums, ka nodoklis samaksāts un Latvijā vairs nekas nav jāmaksā. Jo es sāku to darīt, es vispār biju amatpersona, man tas bija diezgan strikti noteikts, tāpēc tam ir iet cauri. Bet nav tā, ka Vits pēc tam pasaka, ka rekur jums ir peļņa nav bijis man. Ka jāsamaksā kapitāla pieaugums. Bet es jau samaksāju tur, es samaksāju tajā valstī. Labi. Es saku, man vēl nereiz nekas tāds nav bijis par visiem šiem gadiem. Kāds ir process par nodokļu atmaksu, kāda ir starpība no Igaunijas nodokļu sistēmas un Latvijas, ar ko vieglāk un kur izdevīgāk ekonomiski. Ļoti, ļoti jārēķina. Tas ir, uz doto brīdi ņemot vērā arī to, ka mūsējā pacēla šo te procentu no 20 uz 25,5, ja nemaldos. Jā, kapitāla pieaugums. Jā, tad, teikšu, ka izdevīgāk ir Igaunijā, bija arī nedaudz izdevīgāk pirms tam Igaunijā, tagad vienkārši nedaudz vairāk vēl, bet, ko es gribēju teikt, ar to izskrit no galvas. Bet, ja, teiksim, ir tā doma to darīt tādā, neteikšu kvantumā, bet tiešām ar kaut kādu vērienu nedaudz lielāku nekā 1 vai 2 dzīvokļi, tad es noteikti ieteiktu labāk SIA reģistrēt, saucamo OU. Un tur var likt visādas izmaksas, visu pārējo, līdz ar to, to var visu, tā teikt, samazināt, tas visus izdevums. Plus vēl, ja jums ir SIA, jūs skaitaties darba ņēmējs, jums skaitās pēc tam stāžs pie pensijas, un jūs varēsiet pēc saviem 15 gadiem saņemt 2 pensijas, gan Latvijā, gan tur. Tā kā tas ir tāds bonus, par ko, tīri matemātika, tur jāsēž un jārēķina ar to visu. Tālāk. Vai varat ieteikt kādu pilsētu, kurā pirkt īpašums? Ir dažādas biežas. Jihvi, kāda vēl tur bija tagad? Viru, tur ir ļoti, es skatos vairāk pēc cipariem, tur nav konkrēti pilsēta, tur ir vairākas. Bet tu pērc un izīrie, pērc pārdod kā SIA. Kur šī SIA reģistrēta LV vai Igaunijā? Līdz šim es pirku tikai kā privātais, bet tā bija man vēl kļūda. Vajadzēja tomēr pirkt visu caur SIA, jo es viņu nevaru ieķīlāt. Dzīvokļi ir tur, es esmu šeit,
Igauni man nedod, jo es neesmu vietējais, latvieši neņem Igaunijas īpašumus. Un līdz ar to tur bija man tā kļūda, tāpēc un skatoties arī pēc visiem, teiksim, vides sadarbības un vispārējais, es ieteiktu reģistrēt tur SIA, ja jūs pērkat tur īpašumus. Man pagaidām ir gan Latvijā SIA, gan Igaunijā SIA, bet es plānoju tā kā laikam varbūt pārēt pilnībā uz Igauniju. Es vēl pareiķināšu to, paskatīšos, bet ja ir tādu vērienu domās un ir kaut kādas, saku, 5 un vairāk, tad noteikti ieteiktu taisīt SIA. Tas nozīmē, ka vajag e-rezidentu nokārtot, vai ir jādodas uz vietas šo nodokļu maksātāju saņemt? Nē. Nodokļu maksātāju numuru iespējams saņemt ir elektroniski, aizsūta viņu saucamajam vidam, vienkārši, ka jūs vēlaties reģistrēt šos ieņēmumus, ka jums vajag šo nodokļu maksātāju numuru, un to visu var attālināt izdarīt ar mūsu pašu e-parakstu. Tur nevajag neko specifisku. E-rezidentu karti noder tajā gadījumā, ja jūs sākat kaut kādas kustības ar SIA un kaut kādas kustības ar pirkšanu pārdošanu. Tad tas ir liels bonus, jums nav jāvada uz Igaunijas. Jūs vienkārši, tā kā mums ir e-notārs, viņiem arī ir, jūs apsēžaties krēslā, ieejiet, jūs autorizē un jūs visu izdariet. Un visu var parakstīt, visu var nokārtot, un tur nav. Lelde, kaut kas ar skaņu notika? Jā, pazuda skaņa pilnīgi. Okay. Tagad ir skaņa, ja? Man bērns ieslēdz austiņas, un man viņš pievienojas pie viņa austiņiem. Jā, bērns bija ieslēdz austiņas un pārgājis to. Tā, par to komunāliem ir bijuši. Sorry, atkal pazuda skaņa. Nav skaņas. Vai nu vajag likvidēt uz otru istabu? Nav skaņas. Es uzrakstītu kā. Lelde, nav skaņas. Tu dzirdi mūs? Lelde, nav skaņas. Okay. Tagad ir. Visu laiku slēgā austiņas. Pamāju. Tā, vai var Igaunijā uzņēmumu izveidot attālināti? Var. To var izdarīt. Viss ir kārtībā. Atņem bērnam austiņas. Laikam tā mums jādara. Var izveidot attālināti. Es pati toreiz vēl gāju klātienē, braucu pie notāra. To visu var izdarīt. Attālinātam procesam neesmu gājis cauri. ID karti kārtoja attālināti, tur aizpild vienkārši šo te pieteikumu.
caur vēstniecību. Un pēc tam arī Latvijā, Igaunijas vēstniecībā jūs aiziet uz vietas, samaksājat naudu un jums tiek izsniegt uz 5 gadiem. Kad tas viss ir ļoti, tajā ziņā ļoti, ļoti vienkāršoti priekš mums. Igaunija ir tiešām pārdomāts viss tas process tajā. Es teiktu, par tiem komunāliem maksājumiem nedzirdējām. Jā, es arī gribētu to dzirdēt, jā. Bija tas jautājums. Kādreiz es to darīju, bet tagad ir tā, ka ir cilvēki, kas man uz vietas strādā. Ir cilvēki, kas brauc no Latvijas, un līdz ar to es nebiju bijusi Igaunijā kādi 3 gadi, bet tagad tikai tā, lai sataisītu saturu sociālajiem tīkliem, es braucu uz Igaunijas vēl. Tieši pirms Ziemassvētkiem bija, bet to jūs redzēsiet nedaudz vēlāk. Tā kā es īsti pati nebraukāju. Tā, skaņa. Jā, ok, te jautājumu vairs nav. Pastīsimies, kas mums te notiek. Tā. Un kā ir ar tādiem cilvēkiem, kas nemaksā? Man nav bijis vēl īsti tādi. Man bija viens puisis, viņš uzreiz mēneša sākumā man pateica, ka viņam tajā mēnesī būs problēmas. Mēs visi sarunājām, un tā arī mēs pieturamies pie tā, pie tāda principa. Un viens čalis man bija aizgājis, nebija samaksājis, bet nebija atdevis atslēgu un to pēdējo maksājumu nomaksājis par komunāliem, bet viņš pēc mēneša man samaksāja to pašu. Tā kā mums īsti nav, es pilnīgi neko sliktu nevaru pateikt par Igauniju. Skan jau salīdzinot ar Latviju, tā fantastiski, ja godīgi teikt. Tā ir tāda pasaka, bet es tiešām, varbūt tā, es nezinu, kaut kāda fortūna man iet līdz, vai es nezinu, no kuras puses tas notiek, bet ir paveicies, jo arī, teiksim, īrniekus izvēlās man māklers, es pati tajā procesā tur nepiedalos. Viņš atrod, ja ir vairāki, teiksim, viņš par katru man pastāsta, kas ir kas, un kam viņš dod priekšroku, kam nē. Bet izīrējam tos visus dzīvokļus ar visām mēbelēm, jā? Jā, ar visām mēbelēm. Tieši tā. Skaidrs. Un tāds nolietojums tiek kaut kā skaitīts, netiek skaitīts? Tas jau droši vien, ka ir individuāli. Es biju rēķinājis, ka būs lielāks, viņš ir daudz mazāks. Līdz šim man 7 gadi es vēl neesmu, es esmu mainījis vienu krānu, podam vienu to tur, to, kur nolaiž ūdeni. Jā. Un gāzes kolonku saucamā, kas silto ūdeni, jo viņiem pārsvarā ir pieņems tas, kad ūdeni silda saucamais gāzes kakls, viņi viņu dēļ par kolonku. Viņiem nav tāds centralizētais ūdens. Ir kaut kādas vietas, bet viņi uz to baigi neiziet. Nezinu, kāpēc, bet viņiem tā, es teiktu, kaut kādas 70% pilsētu ūdeni silda paši. Vai no ar gāzi, vai ar elektrību. Un tikai pārējai daļai ir siltais ūdens. Pa krānu, tā kā mums ir pieņemts, ka tu iedzīvokļi vienmēr ir siltais ūdens. Tāpēc. Es nedaudz pagaizīšu skaļāk man kaut kur. Nē, viss dzirdams, viss ir ļoti labi. Tāpēc arī Tagad vispār pazuda.
Leldē vajag datortehniķi, kas sariktēs viņai visu. Tā labi, pagaidām, kamēr Leldas nav, tad parunāsim, varbūt tās mēs savā starpā kādi jautājumi ir. Kā jau, ka viņi pieslēgsies, tad līdz ar to mēs varēsim uzreiz sabiedrināt viņai visādas dažādas jautājumus. Necirdam auditoriju, negribētu par nodokļiem. Man tas šodien ir tehnika kaut kas. super notiek. Tā, tūlīt tās sakārtosim. Es te varu te mierīgi. Tā ir, ka bērni mājās. Nu, lūk. Nu, tā. Tā, kas mums te vēl pa jautājumiem ir? Tagad dzirdiet. Es mēģināju jautājumus dabūt no klātesošajiem, bet tur kaut kā, kur var internetā redzēt, tās izsoles Igaunijā. Jā, super jautājums, arī gribu zināt. Super. Ziniet, kā cienot savu laiku un darbu, es šo te lapu nenosaukšu jums. Labi, atradīsim vēlāk paši. Jūs varat droši pameklēt paši, vai arī mēs vienkārši varam individuāli. Ja teiksim, tie cilvēki, kas tiešām ir gatavi darīt, viņi paši man uzraksta, un es arī viņiem pēc tam ar visu to padalos. Tā publiski es tomēr ņemšu vērā savus pūles, kam es esmu gājis cauri un paturu to pie sevis. Drīkst atklāti pateikt. No. Es jau pa lielam gribu nokopēt, vai arī vispār jau mans scenārijs jau arī kaut ko darīt līdzīgi, kā tu to dari tagad. Tikai tu dari to Igaunijā. Kaut kādu senu laiku atpakaļ es gribēju ar tevīm sarunāt satikties. Atceries varbūt, ka es to teicu, ka tiktu kā tev ir 2 konti, tev tur špiko un tā tālāk. Mums kaut kā nesanāca. Vai nu es biju aizņemts, vai nu tu biji aizņemta. Jā. Par to kopēšanu vai nekopēšanu, līdzīgi veidu biznesu, tikai es gribēju piedāvāt šeit Latvijā esošajiem cilvēkiem. Jo tāpēc, ka, ja es esmu par mākleri pastrādājis, kā saka, piši iepazinies daudz ko arī no īpašumiem zinu, kas kā, un tas biznesa paveids bija tāds, ka es vienkārši piedāvāju cilvēkiem savu pakalpojumu, teiksim, pērkot izsolē kaut kādu nekustamo īpašumu tā, lai nav jākāpj uz grābekļiem, jo mums tā Latvijā ļoti var uzkāpt. Un pēc tam piedāvāt vienkārši to procesu, kā piemēram, ja īpašums ir nopirkts, tad tajā īpašumā tiek veikts remonts, un tad viss tā kontrolēšana, kas ir ar remontiem, un tā tālāk. Jo, reizēm ir tas laiks ir svarīgāks privātajām lietām vai biznesam tam pašam. Protams. Un visi cilvēki ir labi, ja cilvēks vispār var svētdienā tā forši, kā saka, pasēdēt, atpūsties un ar ģimeni aizbraukt. Jā. Un tad tas ceļš manējais, kaut kur iet uz to pusi, bet vēl nav pagaidām attīstījies. Un tāpēc arī es esmu šeit, Igaunija jauns tirgus. Ar Lietuvu noteikti es nekādas darīšanas negribu veikt. Bet, tā laikam nav man vienīgai pieredzīta ar Lietuvu. Tā. Jā, lietuvieši, viņi vispār ir malači. Viņi ir biznesa veidā, biznesā viņi krietni izturīgāki, viņi daudz kareivīgāki iet iekšā, daudz dempingotāki nekā mūsējie, jā. Viņi varbūt tās tur, 100 eiro nopelnīt. Ja viņi redzēs 100 eiro, ka var nopelnīt, tad viņi tik un tā kustinās to asti. Mūsējais, ja neieraudzīs kaut 500 eiro, tad figu viņš neko nedarīs. Jā. Tā. Labi, cilvēki raksta, ka varētu parunāt par tēmu. Jā, mierīgi, mēs klausāmies. Jā. Vispār par tēmu ir tā, ka patīsimies par dzīvokļu īriešanu un apakšīriešanu. Tas princips ir ļoti vienkāršs. Protams, atkal apakšā ir matemātika, ir kaut kāds sava veida risks, bet to visu var izskatīt, apskatīt, paredzēt. Labi, nav tā, ka tu pilnīgi visu var paredzēt, bet laika gaitā mēs daudz ko iemācamies un pielāgojam savas tās kārtības, viss kā vajag.
Lūk, princips ļoti vienkārši. Mēs meklējam kaut kādu nevisai labu dzīvokli, varbūt, tāds, viņš būtu ok, bet tu prasās kaut ko nedaudz pamainīt vai uzfrišināt un tā tālāk. Un tālāk mēs dalām pa istabām un iznomājam tālāk. Protams, var arī iznomāt kā veselu, bet, ja salīdzinu šo te, ņemam dzīvokli un izīrējam veselu dzīvokli vai ņemam dzīvokli, sadalām pa istabām un tad izīrējam pa istabām, šī variantā, protams, ir izdevīgāk. Istabas ir izdevīgāk nekā ņemt dzīvokli, ko vienkārši paņemam un atdodam tālāk. Uzreiz, kas ir jāskatās ir lokācija, stāvoklis un cena vispār kā tirgu, vai ir kaut kāds pieprasījums un vispārējais. Bet tas būtu klāt arī pie šīs te lokācijas. Par piemēru es varētu iedot, es šodien no rīta vienkārši uzmetu aci, kā tas izskatās, meklējam lielāku dzīvokli, kas ir 3 istabas un vairāk, mēs viņu skatāmies tādu, kas ir tīri tikai ar izolētām istabām, jo neviens jau gluži negribēs dzīvot caurstaigājumā istabā, kaut gan es, būdams studenti, arī tā bija padzīvojis. Ja ir savstarpēji zinām cilvēki, tad ir ok. Teiksim, šis te dzīvoklis. Viņš atrodas Ieļņciemā, Bēnes iela 2, 3 istabas, 300 eiro mēnesī. Skatoties pēc bildēm, uzrakstīts, ka tur, manuprāt, bija rakstīts, ka svaigi krāsos tāpēc, diezgan tāds. Nav sliktākais variants, nav sliktākā stāvoklī, ir ok. Vanasita bija jāskatās, lai ir samērā zolīda, jo tas ir visdārgākais, tāpēc maksimāli jācenšās ir ņemt kaut kādus dzīvokļus, kur vanasita ir sakārtota, un daudz maz labi izskatās arī virtuve. Virtuve vēl nebūtu tik dārgs pasākums kā vanasistam. Tad lūk, nekur ir 3 istabas. Par mēbelēm tu, protams, var vienoties ar īpašnieku, vai viņš atstāja. Es šī gadījumā laikam, ka tomēr teiktu, ka šīs mēbeles daļa nav vajadzīgas un viņam viņas ir jāpaņem. Ieliekam katrā istabā, teiksim, tādu nokomplektējumu kaut kāds gulta, skapis, par galdu ir jāskatās, citam vispār galds nav vajadzīgs, citam ir vajadzīgs, tas ir tīri individuāli. Un, ņemot vairāk, šis ir Ieļņciems, Bēnes iela 2, viņš atrodas netālu no Stradiņu universitātes. Līdz ar to tur koncentrēsies students. Students, protams, negrib dzīvot ļoti tālu no universitātes. Pirmkārt, tas ir transports, tas ir laiks un vispārējais. Un ņemot, teiksim, pretī, ok, te ir labāks remonts, bet skatoties visas šīs te mēbeles, kas ir IKEA, aptuveni var pateikt, vienvietīga gulta ar matraci izmaksās 220 eiro, labi, 250, tā pieņemsim, ir skapis, tam ir 150 vēl, galds ar krēslu vēl kaut kādu, 300 spoguls ir 30 eiro. Un kur es jums ielieku pretī, kur ir istaba par 300 eiro. Tā ir, ja? Tad, lūk, tad mēs vienkārši skatāmies, paņemam savus 2-3 tūkstoši priekš šī te Ieļņciema Bēnes ielas 2 mājokli. Viņam šlapiņi vienkārši neman ir, kur pierakstīt paši. Ņemam šo te dzīvokli, viņam ir 300 eiro īres maksa mēnesī. Tas nozīmē, ka viena istaba mums apmaksā īri un 2 istabas mums, tā teikt, nes peļņu. Protams, ir jānomaksā nodoklis, bet ja jūs esat savukārt atkal saimnieciskās darbības veicējs vai sijā tā tālāk, jūs varat ielikt dažādu veidu izdevumus, transports. Jums ir office mājās. Jūs līdz ar to varat apmaksāt savus komunālos maksājumus un internetus un tā tālāk. Līdz ar to jūs it kā norakstiet šo peļņu, bet tāpat laikā jūs ar šiem ienākumiem uzreiz savus ikdienas izdevumus samaziniet. Līdz ar to
Nu, tā atkal ir, es atvainojos, atkal tā ir matemātika. Bet jā, un tāds dzīvoklis var ik pa laikam atrast. Es pat teiktu diezgan regulāri, vienkārši ir jāpavāktē. Un jāskatās, tas mans tas nostādījums, tam ir jābūt ļoti, ļoti pārdomātai lokācijai. Tas ir vai nu centrs, vai nu, teiksim, pie slimnīcām. Jo es esmu runājis arī ar studentiem un ārstiem, kas, teiksim, Stradiņos strādā vai Bērnu klīniskajā universitātē un tā tālāk. Viņiem ir liela sāpe, viņiem ir tālu jābrauc, jo nekur nevar atrast, kad vai nu baigākais cipars, vai nu vienkārši nav, kur palikt par nakti. Pie Bērnu slimnīcas ļoti, teiksim, tāds, populārs, pieprasīts ir Airbnb. Kaut gan es nevarētu teikt, kādēļ to nebija pievērsuši uzmanību, bet runājot ar tiem vecākiem, kuriem bērni paliek slimnīcā, viņiem nav kur palikt. Un ja tu vari iedot šādu Airbnb mazu istabu vai mazu dzīvoklīti, kur viņš var pārlaist savas tās 2 naktas, kamēr bērns tur atrodas slimnīcā, jo, kā vecākam gribās palikt pie tā mazā bērna maksimāli ilgi un maksimāli tuvu. Ja viņš dzīvo Daugavpilī, viņš neizbraukās. Bet, ja tu vari piedāvāt šo te par kaut kādu saprātīgu cenu, tie paši 50 eiro vai kādu, protams, viņam būs izdevīgi palikt uz vietas, viņš var maksimāli ilgi palikt slimnīcā, aiziet, pārlaist nakti tajā istabā un iet tā kā projām. Protams, ja mēs izīrējam vienkārši istabas, tur mums nav jādomā par šiem te tīrīšanas. Bet, ja mēs izīrējam kā istabas, kā Airbnb, tur uzreiz ir veļas mazgāšana, tur ir uzkopšana, tādas lietas. Un pēc būtības, kā notiek, teiksim, atlasam šādas vietas, tas ir pie slimnīcām, pie universitātēm, centrs, lielas rūpnīcas vai noliktavas, kur ir pēc būtības liels, tā kā darba spēka pieplūdums. Vajadzīgs un kaut kāda kustība notiek. Pie šīm vietām meklējam, atrodam, tā kā šis te Bēnes iela 2, sadalām viņus, sadalām pa istabām un izīrējam. Un tālāk. Tā kā tas ir tāds viens no variantiem, ko var uzmest aci, paskatīties. Protams, jo vairāk istabas, jo labāk. Bet galvenais nosacījums, ko es tā kā ieteiktu, ņemt tikai ar šīm te izolētajām istabām. Par sadarbību ar šo te īpašnieku, es teikšu, tur tā kā nevajadzētu būt problēmai. Uzreiz, kā es to esmu darījusi, pirmais jautājums zvanot, es cilvēkam saku, vai jūs piekrītat tam, ka lūk, ir šis te jūsu dzīvoklis, es viņu nomāju uz, 5, 10 gadi. Jo viņam, protams, īpašniekam interesē tas, vai īrnieks paliks maksimāli ilgāk. Kaut nemainīsies, un viņš maksās. Ja tu viņam piedāvā, ka tu paliec, viņiem īrē tu 3, 5, 7 gadus, protams, viņš būs priecīgs. Uzreiz saka, es esmu gatavs īrēt uz 5 gadi, bet ar iespēju, ka es tur drīkstu izīrēt viņu tālāk, tur, teiksim, tā un tā. Bet, un plus vēl tu vari pielikt klāt, ka es tur, tur nokrāsošu sienas vai kaut ko atjaunošu un tā tālāk. Ka tu arī kaut kādu savu ieguldījumu ieliksi. Un līdz ar to tam cilvēkam uzreiz ir, ok, šis kaut kas jau labs, viņš ir gatavs, es kā īrnieks esmu gatavs ieguldīties. Ja tu vēl samaksā kaut kādu pusgadu uz priekšu, vispār ir pārlaimīgi cilvēki. Man nemainīsies katru gadu īrnieki, man nebūs jākrāmējas ar viņiem. Un līdz ar to tas tāds sarunu vešanas process, kurā jūs tā kā veidojiet to uzticību, dodiet kaut kādus bonus, kas liek cilvēkam piekrist par labu jums. Tālāk. Tā kā, tas tāds mazais ieskats, varbūt varētu jautājums vēl kaut ko, un tad es varētu turpināt to visu. Vai visi īpašnieki tiešām piekrīt, ka viņu īpašumu izmanto kā komunālo dzīvokli? Nē, visi nepiekrīt, bet es teikšu, ka ir daļa
nu tā, ja zvana 10 īpašniekiem, kaut kādi 3-4 piekrīt. Tas viss ir ļoti atkarīgs no tā, kā jūs veidojat šo te piedāvājumu. Un ko jūs varat piedāvāt, un viņi, protams, ir daļa kaut kāda, kas uzreiz saka, kas tur dzīvos. Un ja tu paskaidro, ka tur dzīvos, piemēram, topošie ārsti vai vēl kaut kas, un viss cilvēks uzskata, viņam jau vajag tikai garantija, ka samaksās, un tas dzīvoklis nebūs izdevums. Tas ir vienīgais, no kā viņi baidās, īpašnieki. Bet ja tu vari to pārliecinoši pastāstīt un vēl kaut kādā veidā arī nodrošināt, tad jā, tad nav iemesla atteikt, tā teikt. Ar īpašnieku tiek slēgts nomas, nevis īrslīgums. Es teikšu tā, man ir īrslīgums ar apakšīras iespējām. Tāpēc, tā ir juridiski terminoloģija. Bet tas princips ir, jā, jūs teiksim, nomājiet ar iespēju iznomāt tālāk. Tā vai ir bijis gadījums, kad īres līguma laikā īpašnieks uzsaka līgumu, jo vēlas pārdot dzīvokli. Nav man tāda pieredze bijis, bet tas viss tiek atrunāts līgumā. Teiksim, līgumā jūs atrunājiet, ka jūs nomājiet, viņš zina, ka jūs izīrēsiet tālāk viņu, jūs liekat savu naudu, teiksim, tos, mēbels, ko, pieņemsim, 3000 jūs tur ieguldēt. Jūs atrunājiet, ka, ja gadījumā cilvēks lauž šo te līgumu, viņam ir jāmaksā naudas sods. Pirmkārt, ir 3000 jāmaksā. Protams, viņi nolietojās, tās mēbeles nolietojas vispārējais. Jūs varat atrunāt, vai tās mēbeles jūs savācat atpakaļ. Ja ir veikts remonts, tad jūs atrunājiet to, ka, piemēram, mums bija vienošanās uz 10 gadiem, bet tu pēc 5 gadiem man pateici, ka nē. Ka mēs laužam līgumu un neejam projām. Tas nozīmē, ka jūs izrēķiniet, cik jūs tā kā esat nolietojis, un par atlikušo laiku jums ir jāsamaksā sods. Plus tur vēl var atrunāt šo te neiegūtā peļņa un visu pārējo, tāpēc tāds, to tā kā apaudzē, un ticiet man, izīrētājs vairs negrib laust līgumu. Tāpēc tas sākumā tiek viss atrunāts, viņš saprot, kāds ir viņa risks. Protams, ir kaut kāda bonus, ko mēs iedodam, bet mēs viņam uzkabinam kaklā diezgan smagu ķēdi. Tajā gadījumā, ja viņš tomēr izdomās atkāpties no tā līguma. Tāpēc tie punkti visi tiek atrunāti gan par neiegūto peļņu, gan par to, ko jūs esat ieguldījuši, kaut kādām lietām, ko jūs esat tur likuši, un tā tālāk. Bet, protams, ir, tas loģiski, ka arī jūsu pusē ir kaut kāda pienākuma tur nekavēt, un ja ir, tad ir soda naudas un tā tālāk. Tālāk, kas man te vēl? Vai ir uz apakšu ir, vai arī izdevīgāk slēgt? Slēgt kā sijā. Teiksim, pie šodienas es teiktu, ka, ja tas ir tāds nevis vienreizējs darījums, bet tie ir entie, 5 plus, ja varbūt pat 3 un plus tādi objekti, tad es ieteiktu veidot sijā. Tur varēs PVN norakstīt, tur varēs savus ikdienas izdevumus, teiksim, degvielu norakstīt, ka jūs tur bezmaz vai katru dienu apbraukājiet tos dzīvokļus, jo, jūs ikdienā lietojat savu auto, jūs jau nebraukājat katru dienu pa tiem dzīvokļiem, bet jūs lejiet degvielu, jo jums ikdienā vajag, pēc tam jūs to degvielu varat iekļaut kā izdevumus, ka jūs esat tur braukuši, apsekojuši vai tikušies ar topošo īrnieku vai tikušies kaut kādā vietā ar dzīvokļu īpašnieku un tā tālāk. Tāpēc, es pie tādiem lielākajiem apjomiem es ieteiktu taisīt sijā vai pašnodarbinātu, lai varētu pēc tam tos izdevumus visādus ievietot un līdz ar to nodoklis var samazinās. Vai nav vienkāršāk, lai izbēgtu, ka īpašnieks dzīvokli pārdod, reģistrēt šo līgumu zemkrātā viennozīmīgi? Viennozīmīgi iesaku reģistrēt viņu. Tādējādi īres līgums saistoši ar jaunajiem īpašniekiem, protams. Tā ir vēl viena lieta, ko var iekļaut
tā kā darāmos darbiņu sarakstā. Bet tas, ka viņš būs iekļauts, tas vēl nenozīmēs, ka jaunais īpašnieks jūs nevarēs izmest. Tā kā ir tur pāris nianses, un ik pa laikam parādās atkal jauni gadījumi, kur ir iekļauts šie īres līgumi, un viņi tāpatās pie jaunā īpašnieka tiek juridiski pareizi atrasti robiņi, kur viņi var pārtraukt. Tāpēc, tāds bonusiņš tas ir, bet tas negarantē 100%, ka tas saglabās to visu. Vai šajā ilgtermiņa īrē ir punkts, ka var kāpt īres maksa par dzīvokļu kopuma inflāciju un dzīvokļu uzlabojums? Jūs to varat atrunāt. Tas, es teiktu, pat tas būtu jums kā īrniekam būtu izdevīgāk, ka jūs esat atrunājuši. Cik bieži drīkst šo te īres maksu mainīt, teiksim, reiz gadā, reiz 3 gados, reiz 5 gados, un to slieksni. Bet ņemot vērā, pastoties to inflāciju, pēdējie 4 gadi bija vienkārši bomba. Un tāpēc reizēm piesiet tā inflācija ir diezgan tāds trikī variants. Tāpēc tur vienkārši jāapsēž, jāpadomā, uz ko jūs esat gatavi, kam jūs esat gatavi un kā to tā pareizi pasniegt līgumā, lai ir šie te, piemēram, tur nezinu, ka cenu drīkst mainīt reizi 3 gados, kur nepārsniedz tik un tik procents no iepriekšējās īres maksas, tādā veidā atrast kaut kādu to juridisko vidusceļu, kā jurists teikt, gudri sarakstīt, ka parastais izlasa un neko nesaprot, viņš neko vairs nevar izdarīt. Tā, komunālos maksā istabu īrnieki, kā sarēķina komunālos katrai istabai. Tā, komunālos maksā īrnieki, ūdeni rēķina pēc būtības pēc saucamajām galviņām, jo citreiz istaba īrē pāris, citreiz īrē tikai viens cilvēks. Siltumu rēķina pēc kvadratūras, ir istaba kvadratūra, kas ir katram sava, plus šī te koplietošanas telpa, kas ir virtuve, vannas istaba, koridors, tas tiek dalīts uz šo te, teiksim, 3 istabas uz 3 istabām. Tādā veidā. Tāpēc, protams, tur var būt kaut kādas nianses par to, ka tas tur mazgājas vairāk un es biju maz šeit pat, bet pēc būtības viņi arī saprot, ka tas ir savu veidu risks par to. Teiksim, Anglijā, kā viņi dara šīs tāpās, ir katrs maksā konstantu komunālo maksājumu summu. Tur tā starpība tā, ka, teiksim, Anglijā ir, nezinu vai visā valstī, bet, teiksim, ūdens viņiem ir viena konstanta summa neatkarīgi no tā, cik tu tur iztērē. Siltums, manuprāt, bija pēc patērētā. Un plus vēl viņi taisa tā, kad reizi mēnesī nāk, tā teikt, deep cleaning, kas iztīra vannas istabu un virtuvi. Bet, tad es to teiktu tā, ka tas jau būs dārgāks dzīvoklis, dārgāk istaba, tā teikt. Jo, kur rodās strīdi, viņš tur cūkas, sevis nesavāca, vēl kaut ko. Tajā ziņā ikdienā viņi paši kopj, bet reizi mēnesī atnāk šo te deep cleaning uztais, un tu zini, ka, kaut kādas veida negācijas un strīdi tiek likvidēti. Bet tas jau ir, es teikšu, ka kaut kādām tādām kvalitatīvākām, dārgākām vietām un tād tiešām ar citu auditoriju, nevis studenti. Studenti nevar atļauties šādu pakalpojumu. Tā, bet komunāli viņi paši maksā vai sūta jums un jūs tālāk maksājat. Šī gadījumā viņi sūta man un es maksāju tālāk. Jo nodoklis jāmaksā no kopējo ienākošās summas, tāpēc nav izdevīgi, ka viņi skaita. SIA, uztaisam SIA, visi izdevumi, un tad tālāk mēs maksājam tikai no tā, kas mums ir palicis pāri. Tāpēc tā. Ir studenti, kas dzīvo komunālajos? Ir? Protams, ir. Es neteiktu, ka viņas dzīvo komunālajos. Es pati kādreiz dzīvoju, likam, 1,5 gadu
Mēs toreiz neņēmām no tāda, kas ir iznomājis un nomā tālāk, bet mēs ņēmām no īpašnieka. Mēs bijām 3 nepazīstams meitenes. Mēs nevarējām atļauties dzīvokli, mums nepiešķīra kojas, un bija kaut kā jārisina šis jautājums, un mēs vienkārši sanācām kopā caur Facebook, ja nemaldos, vai caur draugiem, es jau neatceros. Mēs sanācām kopā, satikāmies, nav tā, ka mums vienotrai bija kaut kāda baigā negācija. Tad viss, katrai ir savu istabu, dalam komunālos uz 3, neatkarīgi no tā, cik tur dzīvo, vai tu dzīvo tikai sestdien, svētdien, vai tu dzīvo 7 dienas nedēļā. Un viss, tāpēc dzīvo daudz studenti, dzīvo pa šīm te, istabām, tā teikt. Un strādnieki arī strādā. Dzīvo. Teiksim, medmās, tieši pa stradiņiem es biju runājusi, un bija meitene, kas ir medmās, viņa ir pabeigusi studijas, viņai nav sava dzīvokļa vispārējais, bet viņai ir šīs te maiņas, un tie darba laiki ir tādi, kādi viņi ir. Tas pats ir arī lidostas darbiniekiem, viņi maksimāli tuvu lidostai cenšas dabūt kaut kādas savas naktsmājas, lai nav tālu jādodās, lai nav ilgi jābrauc dārgi, jo, piemēram, šie te stjuards arī viņi aizlido 2-3 dienas, viņi atlido atpakaļ, viņi pēc būtības maz tur uzturās. Maksā tur 2 stabu dzīvokli, ir tā kā ir, ja tu vēl pēc tam 1 vai 2 tā dzīvo. Tāpēc ir daudzi, kas ņem un tādā veidā īrē. Tā. Mēs tur viss kārtībā. Pie kādas inflācijas būs ar vien vairāk istabu īrnieku, jo nevarēs atļauties īriet veselu dzīvokli viennozīmīgi. Viennozīmīgi būs ne tikai inflācija, bet arī tas, kad cilvēki paliek vientuļāki. Un tad ir opcija, vai tu ļoti normāli pelni, un tu vari atļauties dzīvot viens pats, 1 stabs vai 2 stabs dzīvoklī, vai tu nevari neko atļauties, jo tu esi viens pats. un tie mazie dzīvokļi paliek arvien populārāki. Jo nav. Vai nu jauniešiem grūti atrast ir otras puses, vai vienkārši viņi nevar atļauties, kaut vai viņi ir pārīts, bet viņi nevar atļauties neko nopirkt sakarīgi vēl kaut ko, un līdz ar to viņi ņem mazas platības un tādā veidā cenšas uzsākt savas gaitas. Jo, pastoties, teiksim, studentus tagad, vecākiem ir diezgan labi jāspēj pelnīt, lai students varētu, piemēram, no attālākas vietas, Jēkabpils vai Cēsis, braukt studēt uz Rīgu, un arī pašas kojas vispār. Pēdējo reizi, kas dzirdēju, bija kaut kādas 100 eiro, ja nemaldos. Tā kā, ja jau kojas ir 100 eiro, kur tev ir gaiteņi galā šie te virtuve un toaleti ir vannas istabas, tad skaidra lieta, ka tas risinājums ir jāmeklē, un ir auditorija, kas to izvēlēsies. Jautājums ir, vai ir piedāvājums. Manā skatījumā piedāvājums ir diezgan švakrs. Tā. Tā, pazudu no Zoom. Pastīšos vienkārši, kas tiktu, kā notiek. Tā. Avot ielā Drīzingā pusē 30 kvadrātmetri vai labāk ilgtermiņa vai īstermiņa ir. Tur jāstās ļoti individuāli ir. To nepateikšu. Kas man te vēl? Labi pelnošais studenta vecāks izvēlas Dāniju. Es nezinu. Tas ir ļoti individuāli. Un arī Dānijā būs vajadzīga istaba, kur dzīvot. Turībās kojas 250 eiro. Vispār ideāli. Kojas 250 eiro. Diezgan iespējīgs cipars, es teikšu. Tad jau var atrast īstenībā tādu nepārāk veiksmīgu dzīvokli uz īri. Arī pa 250 eiro vienistabas. Protams, tur būs tāda nedaudz kosmetika jāuzstājas, bet bija pagājušā webinārā es biju rādījis, tur bija viens tāds. Šāda auditorija vienmēr būs, protams. Protams, ir kaut kāds risks tajā auditorijai,
ļoti jāskatās, ja tie ir tādi, tā teiksim, atbraucēji, kas ir Ukraiņu, Moldovi. Man nav nekas pret, bet kuri atbrauc strādāt, viņiem nav vajadzība pēc skaistas IKEA gultas vai gaišām sienām. Viņiem vajag vienkārši gultu, galdu, kur uzlikt plītu vēl kaut ko un vakarā padzert alu vai kaut ko tam līdzīgu un viss. Tāpēc tur vienkārši jāstāsta autori, ja ir pie slimnīcas, tad saprot, tie būs ārsti, un viņiem tomēr ir diezgan citas prasības atkarībā no tiem, kas strādā noliktavās. Un līdz ar to arī mēs varam iziet uz to visu. Vesela istaba vai vēl ar citiem vēdalās? Nē, katram. Par turības jautājumu skaidrs. Tas, kurš uzrakstīja Pauls, kurš uzrakstīja turību kojās 250 eiro jums prasa, vai 250 eiro tas ir par cilvēku, vai kur istabā ir vairāki, vai tas ir vienam pašam istaba. Tā. Tālūk. Tā kā tas tāds īsais variants, apskatoties to iespēju. Viņi ir visur un visu laiku. Vienīgi tas, ka tas ir tāds savu veidu darbiņš, kas ir jāizdara. Vienu reizi, es uzreiz varu teikt, nesēdiet, nedomājiet, es vēl padomāšu, pareiķināšu, jo šie te dzīvokļi, kas ir tā, teiksim, mazāk skaisti, bet ar pieticīgāku skaitli viņi aiziet ātri. Tāpat ir arī pie pirkšanas pārdošanas. Ja tu domā, tu pazvanīsi rītā, viņš rītā vairs nebūs. Tas ir jādara uzreiz. Pati tam esmu gājis cauri, es biju sarunājis, ka es nedzīvoju Rīgā, man bija sarunājis, viņš piekrita, ka var izīrēt tālāk. Es saku, vai es braukšu parīt uz Rīgu vai rīt, neatceros. Viņš saka, es zvanu nākamā dienā, es jau izīrēju. Viss, tāpēc tas ir jādara ātri. Tam ir jābūt ar tādu, ka, es zinu, ka es to daru, es apzināti meklēju, teiksim, reizi dienā es ieeju, paskatos, kas ir piedāvājumā, un tā, ka jūs jau pēc kādas nedēļas divām iesiet cauri, jūs jau redzēsiet visu, kas ir jauns pienācis. Redzēsiet to, sāksiet saprast to tirgu un tās cenas, un tas patērēs arī mazāk un mazāk laika ar katru reizi. Kā ar ārzemnieku studentiem? Ar ārzemnieku studentiem ir tā, ka vajadzētu nedaudz tur piedomāt pie šīs te maksāšanas, jo es esmu dzirdējusi stāstu par to, ka ārzemju studenti, kā viņiem mums nav piesiet mūsu datubāzēm vispārējais. Jā, viņš dzīvo, viņš vienā dienā aizbrauc un nesamaksā. Un tu viņu vairs nevar atrast. Tāpēc es zinu, ka tā dāma, kas bija ar to saskārusies, ko viņi bija izdarījuši, viņi bija paprasījuši, ka īrē ārzemnieks, bet par viņu galvo kaut kāda vietējā persona. Vai tas ir, nezinu, draugs, ģimenes draugi, darba devējs, lektors, pēc būtības jums ir pilnīgi vienalga. Bet tur uzreiz nāk garantija klāt, garantijas vēstule, kad šī persona latvietis piekrīt to, ka tā persona īrē un ka viņš būs kā galvotājs šai personai. Un tajā gadījumā, ja ārzemnieks aizliežās, nesamaksā īri, nesamaksā komunālos, jūs vēršaties pret latvieti. Tāpēc ar ārzemniekiem var to darīt, bet es ieteiktu tajā. Tas tāpat kā ir ar SIA. Ja no jums īrē telpas SIA, es ieteiktu izdarīt tieši to pašu gājienu, jo kā SIA vienu dienu ir, otru dienu nav, viņam iekšā nauda ir, aiznākamā dienā nav. Jūs iedodat, nomātājs ir SIA, bet jūs iedodat vēl klāt, vai SIA īpašniekam, vai vienalga, kur tā persona tā būs, jūs paņemat no viņa garantiju, un tā teikt garantijas vēstuli viņš paraksta, kā galvotājs. Viss, SIA pazuda, mani neinteresē. Reku, tev ir papīrs, tu biji galvotājs tam īres līgumam. Paldies, maksājumu. Tālāk tu pats vari ar to SIA krāpēties. Tāpēc arī ar juridiskām personām iesaku tā darīt. Ja
ja ir jau dzīvoklis īpašumā un ir vēlme dibināt SIA, vai īrēt šo un citus dzīvokļus, kā un vai iekļaut šo dzīvokli SIA pamatkapitālā jūs varat viņu iekļaut, jums ir vajadzīgs vērtējums, un jūs pēc tam norādīt, ka šis te ir tur, kā pamatkapitāls, bet to var izdarīt arī savādāk. Nav jāliek pamatkapitāls, jūs viņu ņemat vai nu patipinājumā, tāpat kā mašīnas ņem, vai nu SIA nomā par kaut kādu simbolisku maksu no jums, jums kā privātpersonām šo te īpašumu, un ar tiesībām izīrēt tālāk, un viss. Līdz ar to, tur vienkārši pareiķiniet, kas jums ir izdevīgāk, vai jums ir izdevīgāk likt maksimāli lielu šo te īres maksu šim te SIA un maksāt no šīs te īres maksas tikai 10%, vai tomēr likt uz kaut kādu ļoti minimālu īres maksu, kur SIA nopelnīs ļoti daudz, bet savukārt jūs atkal uzliekiet, ka jums ir kaut kādi super daudzie lielie izdevumi, tur samaksāt komunālos jūsu ofisā, kas atrodas jūsu guļamistabā, jūsu mašīnai degviela apskata riepas un remonts un vispārējo, tāpēc vienkārši jāpareiķina, kas jums ir izdevīgāk. Un nav obligāti jāliek šis mājoklis pamatkapitālā. Vai jūs ņemiet depozītu pa istabas vai dzīvokļu īrijā? Ir jāņem depozīts viennozīmīgi. Viennozīmīgi jāņem ir. Vismaz 1 mēnesis, bet es ieteiktu ņemt 1 mēnesi un vidējo komunālo maksājumu kaut kādu to te. Ja, teiksim, ir gada griezumā, jūs izreikiniet, cik ir vidējais komunālais maksājums, sadaliet uz 3 istabām, ja ir 3 istabas, tad tā summa tiek pielikta klāt. Ar tādu domu, ka, kas, jums ir ne tikai īres maksas, 1 maksājums, bet arī depozīts. Īres līgumā noteikti atrunājat arī par to, ka, ja istaba vai dzīvoklis tiek atstāts netīrs, par to tiek iekasēt 50 eiro vai 100 eiro, atkarībā, kādu jūs tur izvēlaties. Maksa par to, saucamais cleaning fee. Esmu to arī izmantojis vairākas reizes, jo katram ar tā tīrības pakāpi ir ļoti dažādi. Vienam liekas, viņš ir super iztīrījis, un jūs ienākiet ārmās Dievs. Tāpēc, tāds niansīts. Es iesaku arī atrunāt īres līgumā mēbeļu vērtību, un ja ir sabojāt, jūs vienkārši to ciparu iekasējiet. Tāpēc. Kā notiek ar koplietošanas telpu īres maksas gadījumā, ja kāda istaba nav izīrēta? Tas ir jūsu zaudējums tajā ziņā. Tajā ziņā tas ir jūsu zaudējums. Tas tāpat kā stāvēt vesels dzīvoklis tukšs. Jūs tak maksāsiet komunālus. Neviens cits par viņu nemaksās, neviens cits pie viņu, bet tā nebūs. Neteikšu, ka vainīgs, bet, tas ir savu veida risks, uz ko jāuzņemās. Tāpēc arī ļoti vajadzīga tā lokācija, lai redzētu, ka ir noslodze, kad ir pieprasījums un piedāvājums ir mazāks, līdz ar to jūs saprotiet, ka tas dzīvoklis vai tā istaba nestāvēs ilgi tukša. Vai ar jums var sarunāt privātu konsultāciju? Jā, iespējams. Citas maksā tas ļoti atkarīgs no tēmas, no laika un vispārējā, tā kā vienkārši uzrakstiet man privāti, sarunāsim, satiksimies vai Zoom, vai WhatsAppā vai kā. Tad arī sarunāsim, tad es pateikšu arī tos maksas un vispārējo. Tālāk, jau droši rakstiet vēl jautājums, ja jums kādi ir. Pastāstīšu to, ka 10. datumā būs nākamais seminārs, bet tas būs pa maksu, tie būs 35 eiro. Tur mēs iesim cauri konkrēti ar skaitļiem, ar visām matemātikām un vispārējo, lai dabūtu īpašumu. Tur vairāk stāstīšu par pirkšanu, lai dabūtu īpašumu, iegādāt tos un izveidot kā ilgtermiņas īres objektu, kuram šis te ROIS saucamais atmaksāšanās ir vismaz 15% un uz augšu. Mēs iziesim cauri kaut kādiem sludinājumiem, kas ir aktuālie un ko mēs varam nopirkt. Pastāstīšu par kaut kādām remonta izmaksām, ar ko rēķināties un ko vajadzētu likt, ko nevajadzētu likt, kas ir liekas, kas nav. Par kaut kādām mēbelēm izrunāsim, pastīsimies arī juridiskos un finanšu aspektus par to. Teiksim,
kā izdevīgāk pirkt kaut kādas nianses par izmaksām un par juridiskajām pusēm. Tā kā tas ir 10. Tas ir nākamā piektdiena, 6:00 vakarā. Bet tas gan būs nakts seminārs. Tā kā, ja ir interesi, tad droši. Pēc semināra būs šī te aktīvais links galvenā gangster.lv, kur varēs arī pieteikties. Tā uzrakstīja Instagram, paldies. Vai seminārs 10. janvārī būs par LV dzīvo par Latvijas. Mēs skatīsimies Latvijas tirgu 10. janvārī. Kā to Roja īsti rēķina? Tā ļoti primitīvi varētu pateikt. Iztērējam, cik mēs iztērējam, cik mēs iegūsim un tad izdalām ar teiksim, ja tā ir īri, tad mēs izdalām ar mēnešiem vai gadiem, atkarībā kā kurš. Bet tur ir, ir pāris lietas, teiksim, kaut kādas finanšu lietas, ko vajadzētu ņemt vērā, kādā veidā var samazināt kaut kādas izmaksas, kādā veidā var kaut kādas nodokļus samaksāt, mazāk vai vairāk, to mēs tā kā iesim cauri. Bet skatīsimies Latvijā esošu dzīvokļus, iesim cauri SSam. Patīšos, varbūt uz to brīdi būs arī kaut kas no izsoles, tāds interesants. Es īsti neņemšu standartu, es neņemšu 911. sēriju vai kaut tam līdzīgi. Es piemeklēšu priekš tā semināru vairāk kaut tādu nestandartu un savādāku. No tālāk. 10. janvāra seminārs arī tiks ierakstīts un būs pieejams apskatē vēlāk. Jā, viņš būs pieejams. Mēs viņu ierakstīsim, bet, protams, viņš būs pieejams tikai tiem, kas būs bijuši seminārā. Plānā vēl ar datoriķiem, IT speciālistiem mēs izveidosim nedaudz mājaslapu, pielāgosim tā, ka šo te webināru, mākslas semināru varēs arī iegādāties pēc tam. Vienīgais mīnus būs tas, ka jautājums vairs nevarēs uzdot. Un līdz ar to, ja ir kāds jautājums, kas nebūs apskatīts tajā brīdī, tad tas tāds mīnus būtu tam. Vai ir pieredze dot uz īri dzīvokļu bez mēbelēm vai ir piekrišana? Es neesmu īstenībā devusi bez mēbelēm. Nevienreiz. Es dodu priekšroku, kad ir mēbelēts. Protams, minimāli mēbelēts. Uz ilgtermiņu ir iet minimāli mēbelētie. Airbnb tur gan jābūt tā kā full package, tur ir visam jābūt tosters, fēns, tur viss, ko tev ievajadzēties, visam ir jābūt. Bet ilgtermiņā, jā, es ielieku gultu, skapi, galdu es nelieku ar krēslu. Ja tas ir vienistabas dzīvoklis, tad ir gulta, skapis, viens mīkstais krēsls, vienkārši atpūtas krēsls. Virtuvē galds, virtuves virsma, leduskapis, plīts, teikana un mans izpāvēs mašīna. Un viss, jo es esmu redzējis, kur cilvēki nes savas nodauzas stūrus, vēl visāds brīnums tur, un tad ir atved kaut kādu tādu grabašu, kur pēc tam viņš iet projām, viņš vienkārši viņu atstāja tā, ka ir tava problēma. Tāpēc es tādu minimālo mēbelējumu uztaisu. Bet IKEA var salasīt. Es teikšu, ka lielākā summa ir drīzāk tehnika. Lielāko summu salasās leduskapī, plītis, veļas mašīna, un tā. Tas salas vairāk nav nekā mēbele. Es mazliet par daudz sākuši prasīt, jā. Tāpēc es esmu papētījis, pastījusies, un man interesi ir pazudusi. Ir kaut kādi pāris interesanti momenti, kas ir palikuši. Nesen pārdevu pie Nacionālās bibliotekas nomas tiesības zemē ar noteikumu, ka tur organizē šo te maksas stāvvietu. Tas bija labs darījums. Tas bija tiešām labs, bet lai izveidotu no nulles šo te stāvvietu ar visām automatizētajām sistēmām, vispārējo segumiem un tā tālāk, tur vajadzēja gadu 15,000. Un es nebiju tam gatava. Es būtu atradusi to naudu, bet es nebiju gatava tādā tempā to darīt. Tāpēc es nepieteicos. Bet tur ir pa laikam kaut kas tāds savādāks atrodas. Bet tāda standarta dzīvokļi, es teiktu, ka parastajā tirgu var atrast lētāk.
Vēlos saņemt šodienas ierakstu. Jūs esat šeit Zoomā, jums būs automātiski tiks nosūtīts. Es domāju, ka vēlākais pirmdienā skatīsimies. Tehniski kā to sadarīsim. Vai ir kādi mīnuši pašnodarbinātiem nodibinot SIA? Nedibinot SIA. Viens no mīnusiem ir apgrozījums, bet tāpat laikā 300,000 apgrozījums priekš tādu nelielu bizīšu ir ok. Tu tik par šo te PVN varētu vēl nedaudz padiskutēt, bet tas tāds jau tīri grāmatvedības jautājums ir. Vieglāka grāmatvedība. Viennozīmīgi tas ir lielāks bonus pašnodarbinātajiem. Vieglāka grāmatvedība. Tev tur nevajag pēc būtības grāmatvedi. Ir tāda mājaslapa pats.lv, laikam nemaldos, kur tu savadi visus bankas datus, kas tev ir, visi izdevumi, ieņēmumi, kaut kādas lietas tu tur saraksti. Un viņš automātiski sagatavo tavā vietā atskaitu, un tu lejupielādē failu un vienkārši ieliec vide sistēmā, un viņš automātiski visur savada, parāda, kas ir jāmaksā, nospied pogu un visu. Tajā ziņā ir pašnodarbinātais ir vieglāk, vienkāršāk. Ja tur gribās jau vairāk jau visāds PVN grozīt reversos un tā tālāk, tad jau laikam es ieteiktu SIA. Pašnodarbinātais maksās nodokli par katru mēnesi no peļņas, jā. Ja ir līzinga minimāla algai, tad līdz 10%. Ja vairāk, tad būs liela nodokļa. SIA maksā nodokļus 5,5. Tikai tad izņem naudu no uzņēmuma, vai lielāku nodokļiem maksā kādam darbiniekam algu. Jā, tur ir jārēķina. Tur ir tikai jārēķina grāmatvedi ir, kas ir izdevīgāk. Tāpēc tā ir, viss tā pamatā ir matemātika, bet es ieteiktu sākt ar kaut kādu grāmatvedi, ar kuru var vienkārši izstāstīt. Es pat esmu braukus tādā veidā pie cilvēka, kas arī ir mazajiem SIA un pašnodarbinātajiem. Es viņai izstāstīju visu, kā es plānoju darīt. Viņu man ieteica, šo dari šādi, šo labāk šādi, reģistrē šādi. Uz to brīdi, kas bija. Tādā veidā, ka tu vari sareiķināt. Bet es gāju ar visu, ar cipariem, ar visu. Jā. Valde, man tāds jautājums. Igaunijas firmai arī ir šis te posms, kad tev ir obligāti jāmaksā savu kaut vai minimāla alga, kā mums Latvijā? Ir tur jāmaksā. Ir jāmaksā, jā? Jā, minimālā. Nevis minimāla, tev algu var nemaksāt, bet tev jāsamaksā nodoklis no minimālās. Skaidrs, jā. Un tas nodoklis sloks ir, man tā liekas, kaut kur līdzīgi kā Latvijā, jā? Līdzīgi, jā. Vienīgi tas, ka liels bonus un pozitīvisms ir tajā, ka viņi nedarbojas. Es atvainojos kā rektieri. Viņi ļoti, ja kaut kas nesanāk vai vēl kaut kas nav kārtībā, viņi tev sūta ziņojumus, viņi ļoti reti zvana. Tā, kad, es nezinu, tur jābūt ir baigi. Man pa šiem gadiem ir viena reize zvanīts un arī bija tādēļ, ka tur nebija nodot viena atskaita, man liekas, jau 3. reizi pēc, 3. brīdinājums, atgādinājums tā, nevis brīdinājums. Un tad viņi uzvanīja, hei, varbūt jums vajag palīdzību. Ok, tas nozīmē, ka es varu pāris mēnešus nemaksāt savu to nodokli, ja? Viņi kā rektīvi nenāks, un tad, kad es beidzot esmu laivā, tad es varu samaksāt, jā? Viņa sistēmā, viņi parāda, viņiem arī ir tā kā tas, kā viņi sauc tā, latvieši arī dala zelts, bronze, aizmirst, kā viņš sauc. Jā, ABC, jā, viņiem arī ir, viņiem iekšēji, tu redzi, kurā tu esi, bet arī, ja tu esi trāpījis tajā zemākajā un tev kaut kāds nodokļu parāds, mierīgi var arī vienoties un tur, Viņi arī apliek ar sodu procentu? Es, ka nē. Tas mums tikai Latvijā. Tagad es nezinu. Jā, jo Latvijā, ja tu nesamaksā, tad aiziet. Procentiņš sāk tikšķēt. Jā, skaidrs. Tā, kas man te vēl ir? Kas man pajautā? Gan SIA, gan pašnodarbinājumam jābūt PVN maksātiem no 50,000. Jā, jautājums ir, kāds ir tas apgrozījums.
Tur ir vienādi noteikumi abiem. Tāda jākļūt par pērnu maksātāju. 60 eiro, ok. Liels paldies par dzīvu case. Man nav par ko Inese. Jā. Domāju par nodokļu kavējumu. Man liekas, ka viņi neatliek. Godīgi, es neesmu, kaut kad es biju kavējis, bet es pat nepievēršu uzmanību. Vai viņi apliek procentu vai ne, un man liekas, ka viņi neapliek. Es zinu, ka mēs taisījām kaut kādu grafiku, un tā summa tur, tur tā summa nebija tik liela, tāpēc es baigi neiespringu uz tādām lietām. Kas ir dzīvo? Tikko video noskatījos. Mēs runājam gan par Latviju, gan par Igauniju, teik pa laikam. Tālūk. Tā kā var, ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši sakiet. Centīšos vēl atbildēt visu, ko es zinu un ko es varbūt vēl iemācīšos dzīvē. Bet jā, es jums atgādinu, ka 10. datumā būs seminārs. Tur mēs iesim konkrēti cauri šiem te konkrētajiem darījumiem, izvēlēšos pāris tajā brīdī jau aktuāls dzīvoklis, kuram izskatās tā kā ok, pēc skaitļiem. Skatīsimies, iziesim cauri, kā es to daru, kā es rēķinu roju, un mēģināsim piemeklēt kādu īpašumu, kuram šis te atmaksāšanās būs vismaz 15% un uz augšu. Skatīsimies tikai Latvijas īpašums, nestīsimies Igauniju uz doto brīdi. Un tad pastīsimies vēl kaut kādas plusus, mīnus no finansējuma juridiskās puses, kam pievērst uzmanību un tā tālāk. Tā kā droši es noteikti izsūtīšu jums paziņojumu par iespēju pieteikties. Tad jau tiksimies 10. datumā. Tā, Super, Lelde, paldies tev par šito visu sarunu. Es tu bišķi slēpos, kāpēc es tāds šņurkains visu laiku šņurkājos. Bišķi apslimsies, jā. Tā kā tālāk. Tā, ceru, ka bija noderīgi un... Jā. Ļoti ceru uz turpinājumu. Paņemt, tā teikt. Es ceru uz mūsu turpinājumu kaut kādu, kas varbūt izrietēs ārpus šitā lauciņā. Jā, droši uzrakstu vēlreiz, ja es saku, man citreiz ir tāds sastrēgums, ka es palaišu kaut ko garām vai, visādi gadās. Okay. Jā. Tā, paldies. Jā, nav par ko. Tā, labi, paldies jums visiem. Paldies visiem. Tad jau tiekamies nākamā reizē.